Pļavas aptieka ir vienīgā vieta Rīgā, kur jūs varat atnākt uz aptieku un pateikt savas sūdzības, ja vēlaties, vai arī vismaz virzienu. Un tiks uzjaukts speciāls augu maisījums, kā arī šeit ir visa Dr. Tereško produkcija. Tie ir arī viņu ražotnes vāktie augi. Būtībā viss, ko priekš veselības vajag, šeit var dabūt. Es esmu no Dr. Tereško ģimenes un ārsts fitoterapeits Artūrs Tereško un homeopāti. Baiba Tereško ir mani mīļie vecāki, kuri man ir ļoti labus pamatus ielikuši, lai varētu izveidot kaut ko šādu. Kā šis viss radās, man tā ideja par veikaliņu bija ārkārtīgi sen, bet studējot vienlaicīgi medicīnu un veidot kādu uzņēmumu ir absolūti nereāli, lai būtu kvalitāte. Un tad rezidentūras laikā vīrs man pajautāja, kāpēc nav doktoram Tereško tādu veikaliņu? Un man bija tāds, kāpēc nav? Un tad teica, ka visas skolas ir pabeigtas, un mēs abi divi bijām tādā momentā, kad mēs varētu sākt kaut ko jaunu. Man bija visādas idejas, un viņš bija un ir galvenais rats un dzirnakmenis, kas to visu dara fiziski, kas to virza. Viņa fantastiskā ideja ir mūsu tējas auto, tējas bārs, ļoti forša mašīna, ņiva. Brauksim izbraukumos, tējiņas cienāsim tā uz vietas, pasākumos, kaut ko siltu padzerties. Lietojot augus, blakus parādības ir ievērojami mazāk un notiek tieši tas regulācijas mehānisms, kad ir nevis bloķēt vai stimulēt, bet regulēt, jo viens augs var darboties gan uz vienu, gan uz otru pusi ceļmalapu, pieņemsim, var gan samazināt, gan palielināt skābes daudzumu kuņģī. Bet augs pats izlems, uz kuru pusi to ievirzīt. Un, tā ir augam tā brīnumainā spēja, ka viņš var organismu iebīdīt pareizajās sliedēs. Šī ir arī vienīgā vieta. Šeit var dabūt panacēju jauno bērstāsts ekstraktu betulīnu, kas ir ārkārtīgi vērtība cilvēka veselībai. Un viņš ir reģistrēts gan Latvijā, gan Vācijā, gan Austrijā un atzīts un ar zinātniskiem pētījumiem. Būtībā vispārēji iekaisuma mazināšanai un vispārējas tādas imunitātes stiprināšanai.